nomainīju veco drošinātāju paneli pret tā saukto eiro drošinātāju paneli, jo vecais panelis niķojās, punktu pielika moments, kad es vienu rītu iedarbināju, lai braukt uz darbu, bet ieslēdzot aizmujā stikla apsildi, palielinājās straujas patēriņš un pazuda elektrība kā tāda. Arī aizdedz, protams, tāpēc izslēdzās. Jo nebija barošanas uz komutātoru, uz indukcijas spoli. Un tas notika tāpēc, kad, kā saka, čakarējās šie te kontakti, jo viņi ir tā kā no misiņa, ar kaut kādiem piemaisījumiem, viņam jābūt ir atspērīgiem, tā kā atspērēm, bet jaunie, šie gan ir jau 90. gadu otra puse sanāk konkrēti no 98. gada, jo viņi ir 98. gada ražojums. Nu, iespējams, kad arī ir likti iepriekš saražot šie te paneļi, bet jebkurā gadījumā viņi nav tik labi, kā bija tie, kas tika izgatavoti vēl 70. gados, jo man veciem Žigulim vēl bija tāds panelis, un viņi salīdzinoši stingri spiedās iekšā, un arī, ja palocija, spēcīga palocija, tad viņš kādu laiku vēl turēja to drošinātāju. Šim panelim ir tā, kad viņu kontaktu palok uz augšu, lai viņš stiprāk iespiež drošinātāju, bet liekot iekšā drošinātāju, viņš atkal atlokās atpakaļ un īsti nepiespiež. Un šeit vēl zaļais parādās oksidācija uz kontaktiem. Visdrīzāk no gaisa, apkārtējās vides, iespējams kaut kāds skābis gaisā un ziemā jau sevišķi visi šie te saules un aktivātora maisījumi, kas uz ceļa, līdz ar to tas viss te garo no grīdas, no paklāja uz augšu, un tāpēc arī rodās tādas oksidācijas. Vēl tas, ka drošinātais nepiespiežās, un var redzēt, šis panelis arī šķīps pat ir, viņš ir tā kā savērpies. Sen gribēju nomainīt šo paneli, bet kā jau parasti vienmēr ir citi svarīgāki darbi. Uz vecajiem stiprinājumiem viņu nesanāca pieskrūvēt, tāpēc uztaisīju speciālus, var teikt, individuālus. Vienu, kas skrūvējās šeit pie šķērs sijas, un otru pie stūras mehānismu. Tur stingri kārtīgi viss turās. Vēl paliek vecā tipa apakšējais panelis. To arī nākotnē nomainīšu. Ir man šāds te maziņais, bet tas ir paredzēts citam auto. To es pagaidām negribu iztērēt, bet kad būšu Žiguļu veikalā, tad nopirkšu vēl vienu šādu te maziņu, un tad arī nomainīšu maziņā pret eiro standartu. Tā kā jācer, ka vairāk nebūs problēmas ar drošinātājiem. Vismaz Žigulim šāds te pats panelis palīdzēja, pēc tam varēja aizmirst par problēmām ar drošinātājiem. Iemetināja vītnes lambda zondēm. Pirmā lambda zonde būs motoru vadības blokam, otra būs AFR metram ar platjoslas lambda zondi, ar kuru mērīs gaisa degvielas attiecību. Pabraukāšu, sapratīšu, kāda ir gaisa degvielas attiecība, un tad skrūvēšu platjoslas zondi ārā un vietā skrūvēšu korķi. Pirmo sanāca diezgan labi iemetināt. Šo, var teikt, ir pieņemama, ar otro gan bija grūtāk, jo arī grūtāk tik klāt. Un sevišķi no augšas metināja, var teikt, uz jušanu, bet sanāca hermētiski iemetināt. Pagaidam vēl ir karburators, bet gribu pārbaudīt gaisa degvielas attiecību. Priekš tam man ir šāds AFR metrs. Nopirku jaunu platjoslas lambda zoni, tā kā vecā jau bija nomirusi. Bet pirms sākt mērījumus vajag nokalibrēt. Ar to tagad arī nodarbošos. Mērījums procesā. Un tagad skatos, kāds ir degmaisījums brīvgaitā. Degmaisījums diezgan būtiski steigā, tāpat kā motora atgrieziena, un tas ir visdrīzāk tāpēc, ka kaut kur brīvgaitas kanālos piesūc gaisu. Pareizs atbilstošs degmaisījums ir apmēram 13,8 līdz 14:1. Tas, kas iet tā kā zem 13, tas ir bagāts degmaisījums, kas iet virs 14, tas ir liesis. Nu, šeit ir tā kā vairāk uz bagāto pusi, bet tas ir labāk nekā, kad ir liesis. Pēc svecēm gan izskatījās, kad ir liesis. Faktiski var redzēt, kad ir vairāk
bagāts. Ko? Gribēju iedarbināt? Yeah. Tudo. Forti? Ejam lejā. Es ar tevi. Oi, drūk kaut kas. Man nevar kaut kā ieslēgt šokrīt, izslēgt kameras. Tur rakstīts. Tur ieslēgt šokrīt. Kur
bija lukturīts. Tu kaut kas ir kā teikt? Jā, tie lukturi jāiet iekšā te. Ar šito telefonu neko diži tur neredzēs. Nē. Anna, pacaukt nopētīt. Vai? Tāds ir. Jā. Kaut ko varēja redzēt. Tieši, jā. Tur kāds skoliņi ir nozadzis. Nē, mistas te ir noņemta. Tā ir kā tūri. Paldies. 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 Savā ziņā rudenī vies mamma iet ar klusām kājām, nevis pa jūrām, bet jā, ar rītām man jau. Tāds var es arī steigā, nezinu, atcerās. Es domāju, ka jūrmalā viņi vairāk būs nekā Aiz mūros jāskatās. Braucot mājās no jūras apmeklējuma, braucām pa meža ceļu,
kurš bija diezgan bedrēns, sanāk tādi pampaki, pa kuriem ņiva, var teikt, brauca lēkājot, un vienā brīdī mašīna sāka raustīties un slāpt. Bet ar čoku palīdzību tomēr sanāca braukt tālāk. Un tas nozīmē to, ka čoks ir aiztaisīts ciet, tas nozīmē to, ka mazāk gaisa un degviela tik, cik ir, to pietiek. Bet tāpat brauc diezgan slikti. Nozīmē, ka ir pārāk liels vājš degmaisījums. Trūkst benzīna. Bet tādā veidā aizbrauc līdz benzīna tankam. Bija benzīns tā kā zem pusbākas, pielēju gan arī pilnu. Lai, ja nu gadījumā kaut kāda netīruma bākā, kas nevarētu būt, jo bāka tik uzliek gan arī jauna, tīra, un viss maģistrāls, viss tīrs. Bet tik un tā var būt visādi, varbūt kāds kaut ko iebērs vai ielējis, tāpēc tomēr pielēja, lai atšķaidās. Bākā viss ir kārtībā, to jau pārbaudīja. Tur viss ir tīrs, karburatorā, pludiņa kamerā bija nedaudz smiltas, bet tās visdrīzāk kaut kur te no augšas ir tikušas iekšā. Pēc tam jau, pēc vairākām dienām mēģināju viņu tīrīt uz vietas pie mājas, bet sākumā viss normāli, pabrauc kilometru, pusotru un atkal sāk raustīties. Tad pēdējā dienā, kad viņu brauc uz darbnīcu, tad nekas nebija, nekādas problēmas, viss bija normāli. Es vēl atbraucu uz darbnīcu, man pēc tam vēl vajadzēja braukt uz veikalu, aizbraucu uz veikalu un braucot atpakaļ atkal sāk raustīties. Un tad jau, kad noliku, un vajadzēja vēl pēc tam pārbraukt, samainīt mašīnas, tad pat ar čoku vairs neko labi nestrādāja. Nācās ar pātrinātāju sūkni pumpēt benzīnu, un arī tad diezgan slikti, bet pārbraucu. Pātrinātājs sūkņa korpusā sanāk aiz membrānas bija gumijas gabaliņš, un arī pūšot ar gaisu iekšā izlec pudiņa kamerā gumijas gabaliņš. Visdrīzāk ir izšķīdusi manžeta vai tā sauktais O-rings brīvgaitas regulācijas skrūvei, kura ir tur. Jo tad, kad es viņu izskrūvēju, viņi uzreiz ārā nenāca, bet viņi pēc tam izkrita, jo es biju iedarbinājis motoru, mēģināju tur regulēt, un viņi izkrita. Tas nozīmē to, ka viņi vietā neturējās, jo nebija vairs tas O-rings tur. Tā kā tas visdrīzāk arī bija pie vainas. Procesa gaitā pārbaudīju arī šlaukas, šī šlauka, kura iet uz karburātoru padeve, bija diezgan tāda resna, palikusi uzburbus no benzīna. Pārgriezu pastīties, vai viņa no iekšpuses nejūk ārā, bet nē, no iekšpuses viņa labi, bet uzburbusi viņa ir, un viņai labi, ja gads viņai ir apmēram ar benzīnu darbībā. Tāpat arī mazās lauciņas, kuras savienojās ar filtru, arī ir uzburbuši, samainīja jaunas, un arī filtri nomainīja jauni. Filtrs gan arī ir tāds nekāds salūzis iekšā, un viņam arī ir apmēram gads. Uzliku citu. Tagad it kā viss kārtībā. Un pie reizes arī gaisa filtru nomainīšu jauni, jo šis te it kā nav ļoti netīrs, bet arī tīrs nav. Krāsa. Tā kā tādu piedzīvojumu ar ņivu, bet viss ir salīdzinoši viegli risināms. Pagaidām vēl ar manuālu šprices uzstādīšanu nenodarbojos, nav visam tam laiks, ar vadiem jādarbojās, vadus tādā laikā lodēt īpaši negribās. To jau, ka būs silts, jā, ar to vispār nodarbošos. Mainu apakšējo lodbalstu, tā kā tehniskajā apskatī ielikt 2, un tas ir pamatoti, jo lodbalsts ir izdils diezgan būtiski. Tāda nianse, kad viņu pamana skatē uz tā sauktā kratekļa tikai tad, kad jau viņam ir ļoti slikti.
apakšējo diezgan grūti nomainīt, vieglāk ir augšējo. Augšā pēc čoma metodas ar vītņu stieni šeit savēl kopā abus šos te ričagus un palaiž vaļā, lai būtu brīvkustība, un tad var gan nofleksēt nost, ja neskrūvējās, vai mērcēt un skrūvēt skrūvis vaļā, bet katrā ziņā augšējo lodbalstu vieglāk noņemt nost, pēc tam jau, kad uzlieka jauno, tad pēc tam ar vītņu stienes savalk, ievalk viņu vietā iekšā, viņš turās. Nu, apakšā jau tādā ziņā ir grūtāk noņemt, jo ir arī puses jāvalk ārā no stupicas, lai varētu izvilkt pašu lodbalstu. Protams, ka viņi te var nofleksēt nost, bet tas neko nelīdzēs, jo jauno iekšā nevarēs iebāzt. Tā kā tāds darbiņš ne īpaši grūts, bet ne īpaši arī viegls. Lodbalsts ir diezgan pamatīgi izdilis, sadilis. Par kādiem 10 mm staigā, bet gumija gan vēl ir vesela. Lodbalstu nomainīja. Pirms nedaudz vairāk kā mēneša bija aizbraucis uz pamatpārbaudi, tā kā tehniskā apskata tuvojās beigām. Dabūju 3 divniekus, viens divnieks par izdilušu priekšējo apakšējo lodbalstu, otrs divnieks par nedegošu priekšējo kreiso tālo gaismu, kaut gan pirms braukt uz skati gaismas pārbaudīja un dega. Nebija kontakts, izštapselēju štekeri pie lampas un ieštapselēju atpakaļ, un lampa dega, nekādi remonti citi nebija vajadzīgi, tikai slikts kontakts bija. Kāpēc viņš pazuda tieši tad, kad gāja tehnisko apskati? Nu, tā ir tāda pati mistika kā citas problēmas, kuras parasti uzrodās pirms skatas, tieši pirms skatas, kaut gan pirms tam ir pārbaudīts un strādā. Trešais divnieks, inspektoram nepatika sfēriskais spogulis. Ielika divnieku par redzamības traucēkļu vējstiklu laukumā, ko var notīrīt stikla tīrītāji. Tas tās diezgan strīdīgs jautājums, jo tā kā to spoguli pirmkārt jau var redzēt visu aizmuguri, kas ir ļoti noderīgi. Un otrkārt, viņš man nekādīgi netraucē skatīties uz priekšu. Bet, to es noņēmu vienkāršāk nekā tur iet strīdēties. Vienīgais, kas man, principā 2 lietas, kas man nepatika šajā tehniskā apskatē, ir tādas, kad pirmkārt, tā kā pats process pats par sevi nav nekas īpašs, bet tā kā inspektoram, kas veic pamatpārbaudi, bija aizdomas par bremžu šķidrumu noplūdi, jo bija uz virsbūves tādi šraksti. Tie gan bija no reduktora, kur kardāns skrūvējās klāt iepriekš bijuši. Bet, to viņš, protams, nezināja, un viņš mēģināja pārbaudīt, no kurienes tie šraksti vai nenāk kaut kur no bremžu caurules, un pieaicināja un iesēdināja mašīnā citu inspektoru, izskaties kaut kāds maiņas vecākais, uzcēla augšā uz pacēlāju, iedarbināja motoru, un tad spaidot bremžu pedāli un gāzējot, tur pētīja abi divi. Pētīja, protams, pamatpārbaudes inspektors sēdēja un gāzēja no sirds inspektors, kurš sēdēja mašīnā. Un te arī ir tā otra nepatīkamā lieta, kā inspektors, kurš sēdēja mašīnā, pirmkārt jau nepatika tas, kad viņš mēģināja iedarbināt motoru. Viņam tas nesanāca, un es teicu, ka nevajag mocīt to motoru, es viņu iedarbināšu. Viņš tā kā bubulis sēdēja un neko neteica, un mocīja. Beigās es jau uzstājīgāk teicu, ka nevajag pārliet to motoru, es iedarbinātu viņu. Teicu, ka vismaz gāzes pedāla grīdā iespiež uz to brīdi, jo jau ir pieliets pilns kolektors ar benzīnu. Tad viņam sanāca iedarbināt, bet tas pats moments kā tāds, kad cilvēks turpina griezt motoru un neklausās, ko viņam saka. Bet vislielākā man nepatika pret šo pašu inspektoru bija tāpēc, ka viņš aiztika man telefonu. Tā kā mašīna bija pacelta augšā, viņš droši vien domāja, ka es no lejas neredzu, un tā arī bija, bet tad, kad es pamanīju, kad telefons ir aiztikts, paskatījos video reģistrātoru, kurš filmēja salonu, un tur es arī redzēju, kā viņš aiztika telefonu. Šaubos, vai viņš šo video skatīsies, bet, ja tomēr skaties, tad tā nevajag darīt.
es būtībā varu CSDD uzrakstīt iesniegumu par šo visu. Ar visiem video pierādījumiem. Tā kā, nevajag aiztikt. Ne telefons, nekādas citas mantas, kuras ir mašīnā. Var aiztikt tas, kas ir saistīts ar mašīnu, ar pārbaudi, bet nevis privātās mantas. Tas tāds nepatīkams moments bija. Bet, tehniskā apskata ir izieta, lodbalstu es nomainīju, slimoju pa starpām, principā pēdējā dienā sanāca iet atkārtot to skati, un arī tad vēl nebija galīgi vesels. Skati izgāju, tur it kā nekādas problēmas nebija. Tā kā mašīna ir ar skati uz gadu, uzlīmes tādu vairs nedod, tā kā uzlīme logā nav, bet jau šur tur braukāju. Tā kā pēc mērījumiem konstatēja, ka reduktori ir no 3. žiguļa 4.1 pārnesuma skaitli. Tāpēc arī tā, ka braucot 4. pārnesumā, kā kārbarīts 4 80 km/h ir 4000 apgriezieni. Braukt tā pa vietējo peļķi uz darbu, pa veikaliem vietējiem ir vēl daudz maz pierasts, un cik var būt komfortabli. Bet, teiksim, jau kaut kur tālāk vajag aizbraukt uz depo, kurš atrodas tur 20 km attālumā, teiksim, uz Siguldas šosei, tad, tur zāģis sanāk diezgan liels. Aizbraukt, protams, var, bet, tas jau liek padomāt, ar kādu mašīnu braukt, tad parasti izvēlos kaut ko citu neņu. Kaut gan, ja nav iespējas nekāds cits vienu momentu man te bija, kad gan sievas mašīna bija uz remontu, gan arī Mercedes bija uz remontu, ar noņemtu ģeneratoru, tad tikai bija ņīva, tad arī braukāju visur, kur vajag. Tā kā nav jau nekas katastrofāls, bet, protams, ka patīkamāki braukt, kad reduktori būtu, 3.9, kā būtu jābūt. Nezinu, kāpēc šai mašīnai ir 4.1, vai viņi no rūpnīcas ir uzlikti, vai kāds viņus pēc tam mainījis. Ir tas arī diezgan dīvaini, jo mašīnai bija zem 100 000 nobraukums. Kāpēc viņi būtu jāmaina? Tas ir jautājums, tāpat arī nav skaidrs, kāpēc kārbi ir uzlikti 4. Jebkurā gadījumā ir savas nianses, ir dīvaini, ka reduktoriem, bet savā ziņā tas ir labi, jo, ja grib braukt pārsvarā pa mežu, tad var likt vēl lielākus riteņus, pat neiedziļinoties uz sadalas kārbus pārnesumiem cilvēki parasti. Tur liek vēl pārnesumu maina, lai būtu pazeminātāks. Bet, šeit ir tā kā reduktori. Būtībā var uztaisīt tā, kad Lada Powerā var nopirkt zobratu komplektu priekš sadalas kārbas. Sanāk, būs pazeminošais un būs paaugstinošais, un ja vēl plus 5 kārbi, tad sanāks principā tas pats, kas ar 3.9 reduktoriem, varbūt pat vēl lielāks paaugstinājums tur sanāks. Bet toties mežā būs ar lieliem riteņiem daudz vieglāk braukt. Ir tāds variants. Viņš, protams, maksā, jo tas zobratu komplekts kaut kādus 500 eiro maksā. 400 vai 500 tas nav maz salīdzinoši priekš ņīves, bet tas ir variants, kā uzlabot, teiksim tā, gaitu un caurbraucamību pa dubļiem. Ja ar viņu brauc pa dubļiem. Tāds nianses. Bet tā pie ņīvas es esmu pieredzis ar visiem īsajiem reduktoriem. Ir savas nianses ar vizuālo, protams, pa ziemu viņš ir palicis sliktāks, ir vairāk visādi rūsas punkti parādījušies. Vissliktākais ir šis stūris, kur iepriekšējie saimnieki viņu sasituši. Un ar špakteles spaini ir saremontēts, pat viss izvilkts. Bet tas braukšanai netraucē jau, var teikt, 2. gadu. Nav saprotams, kāpēc arī ir pa virsu krāsots bez matēšanas. Nav samatēts, jo vienkārši uzpūst krāsu pa virsu uz veselas krāsas. Kaut gan no vienas puses varbūt arī labi, ka nav samatēts. Tad var šo te krāsas, cik reizes es mazgājis, kādas 2 laikā viņi pa bišķiņu, viņi mazgājās nost. Tad principā viņi bišķi uzpulētu, un tad jau kapots būtu, un pārējais visi būtu kā svaiga krāsa, bet tagad ņīva, tad man to nevajag. Nekādu skaistumu
Un super krāsojumu viņai nevajag. Tā kā kaut kā tā.